Nu, tas brīdis beidzot ir klāt. Re, kur balons tieši pirms dažām minūtēm atvests uz ratiem, der vienkārši perfekti. Ieguļ te porolonā, nekratās apkārt, ir viegli pārvietot, nav tik smags, cik likās. Visi ķēdes der ļoti labi apkārt, tas stāv taisni, zem savas svara, tā kā ir vienkārši perfekti. Komplektā vēl reduktors, 5 metru šļūtene un šitās skavas un blīvīti reduktoram, jo es nezinu, vai šim līdzi nāk, tāpēc es paņēmu, ja nu kas, vēl vienu. Metinātājs pats jau gaida un var beidzot taisīt vaļā, savienot. Šis ir ciet. Blīvīti jau ir virsū, bet labi, ka man ir rezervē. Tā laikam kaut baigi liela atslēga vajadzīga. Paliela. 32. Ja kādam vajag zināt. Tā, bet vēl es vaļā netaisīšu, jo, ja šis nav pievienots metinātājam, tad tā gāze vienkārši lēnām plūdīs ārā. Un pats metināmais. Tas, kā es izvēlējos metinātāju, no kurienes es pirku, ir vesels stāsts. Es sākotnēji meklēju Latvijas internetu veikalos, bet to modeļu pieejamība bija ļoti ierobežota. Tad beigās es atradu mājaslapu Polijā, kur viņi tirgo šos aparātus par stipri lētāku cenu. Es ietaupīju apmēram 150 eiro pērkot patiešo no Polijas. Kāpēc patiešo? Jo šis brands, Sherman, ko es nopirku, ir Polijas brands. Sākotnēji tas modelis, ko es gribēju Latvijas internetu veikalā par 400 nopirkt, nebija pieejams. Pēc tam tas internetu veikals ar mani sazinājās un brīdināja, ka tieši tam modelim esot kaut kāds ķibelis pēc pirmajiem mēnešiem. Un metināmība paliek daudz švakāka. Es domāju, ok, tad tos noteikti neņemšu. Un es skatījos citas alternatīvas, un es beigās nonācu pie dārgāka modeļa, pa 500 eiro. Bet tikai pēc tam es atradu to Polijas internetu veikalu, kurā ir stipri lētāk. Es tagad neatceros precīzi, es uzlikšu uz ekrānu, cik katra no šīm lietām maksāja, bet kopā jauna metināšanas iekārtas sistēma, es laikam tuvu 600 eiro ieguldīju. Un vēl sākumā es gribēju pirkt 20 litru gāzes balonus, jeb nomāt. Bet tad aprēķinot, es sapratu, ka izdevīgāk ilgtermiņā ir pirkt lielāku, uzreiz 50 litrus, tāpēc es nopirku 50 litrus. Es meklēju vairākas nedēļas, kamēr es atradu modeli, kas gan ietilps manā budžetā un satur visādas funkcijas, kas man varētu noderēt. Un tad tā beigās es nonācu līdz šim, tad kas ir kastē. Izskatās, ka viņi ir iekļāvuši arī gāzes vadu, bet man to nevajag, man ir normāla kvalitatīva garantija. Te ir rekur metināšanas deglis. DW15 laikam šitas izmērs. Vienkārši poga, vienkārši plastmasas konstrukcija ar universālo Eiropas to standarta adapteri. Masas klemme, MMA elektrodu turētājs. Tas, protams, man jau ir, bet vēl viens nenāk par sliktu. Un tad jau pats metināmais. Un salīdzinot ar veco, šis ir daudz lielāks un smagāks. Tad vēl iekšā kaut kāds plāksnītes un stieples, tie adapteri, atkarīgs kādas stieples izmēru izmanto. Arī iekļaut ir gāzes savienojumi. Un tas arī viss. labais. Tā
konstrukcija izskatās pārliecinoši, salīdzinot ar veco aparātu. Paskat, kāda izmēra starpība. Krāsojums gandrīz vienāds, un uzbūve arī līdzīga. Nu, tas ir ķīniešu brands, Sherman ir poļu brands. Noteikti, ka viņi izmanto ķīniešu detaļas, bet Shermans sanāk tāds kā advancēta hobijista, un tas iet līdz tādai viegli profesionālai darbnīcai. Varbūt ne tieši arī šis modelis, bet viņam vispār tas modeļu klāsts ir ļoti liels, un ir arī daudz jaudīgāki aparāti, bet manām vajadzībām ar šo pilnībā vajadzētu pietikt. Vēl viens iemesls izmēra starpībai ir, jo te ir, protams, vieta spolei. Kas vēl man patīk, ka šim modelim ir vāciņš. Citiem līdzīgiem modeļiem tāds nemaz nenāca līdzi. Te ir visādas opcijas. Te ir gāzes pārbaude, inching, jeb kad padod tikai stiepli bez gāzes, lai var, piemēram, nomainīt stiepli. Tā synergy sistēma, ka viņš pats automātiski piemeklē spriegumu un strāvas stiprumu, kādu vajag. Tāpēc attiecīgi ir MIG, Synergy MIG, MMA TIG, un tad atkarīgs no gāzes, CO2, mix, flaks vai alumīnijas. Citiem modeļiem bija arī nerūsējošā tērauda opcija, bet manā gadījumā tas nav īpaši svarīgi. Un tas nemaina to, ka var metināt nerūsējošo tēraudu. Protams, tikai jānomaina stiepli, un tev pašam manuāli jātiek galā ar spriegumu un strāvas stiprumu. Bet to eksperimentējot ar laiku, protams, var apgūt. Šai pusē režīmi 2T, 4T spot, tā saucamās takts, 2-taktu, 4-taktu un punktu metināšana. Punktu metināšana ir tā kā pašsaprotama. Vienreiz piespiedu, viņš tev ļauj tikai vienu punktiņu uzmetināt, tā lai tu netīšām neizkausē cauri. Ļoti noderīgi, ka vajag saķert kaut ko kopā vai plānu materiālu sametināt. 2-taktu sistēma strādā tā, kamēr tur viņš metina, atlaiž viņš beidz metināt. Tas būs faktiski, ar ko es strādāšu 99,9% laika. Jo 4-taktu tas ir tu piespied un atlaid, viņš turpina metināt, vēlreiz piespied atlaid, viņš beidz metināt. Tas ir īpaši noderīgi, ja jāmetina ļoti garas šuvas, bet manā gadījumā es tāpat vairāk par kādām 15 sekundēm vienā šuvē nemetinu. Pēdējā izvēle šeit ir stieples diametram no 0,6 līdz 1 mm. Es sākšu metināt ar 0,8. Tas ir kā ir universālais standarts. Varbūt kādreiz pamēģināšu arī citu. Un tad, protams, šīs sviras strāvas spriegumam un stiprumam. Universālais adapters. Šitas ir tai spoles pistolei, kad metina ar šo flaks. Kad ir stiepla, kurai apkārt ir tie kušņi. Sanāk tā kā ļoti garš elektrods, kas ir aptīts ap spoli. Cik es esmu dzirdējis, tas nav īpaši praktiski. Ja tev ir vai no MMA vai MIG-MAG, vienkārši izmanto vienu no tiem. Kur to pielieto, es īsti nezinu. Vienīgais atvieglojums ir tas, ka tev nav jābīt tas elektrods, kad tu metini, ja tu esi pieredzis visu mūžu metināt tikai ar MIG-MAG. Jeb pusautomātu, kur tas stiepla automātiski tiek padota. Es, protams, pamatā esmu metinājis ar MMA. Es esmu arī skolā ar MIG-MAG metinājis. Mums bija tāda atsevišķa nodeļa un mini kurs. Tā kā vismaz ir bijusi pieredze arī ar to. Masas klemmei atkarīgs no metināšanas veida, vai vajag, ka zemējums ir pozitīvs vai negatīvs. MIG-MAGam, tēraudam vajag šo savienot ar plusu, jo masai vajag būt negatīvai. Tad skatoties zem haubas, šis ir saderīgs ar laikam 1 kg līdz 5 kg spolei. Tas ir 5 kg. Par rullīšiem šim ir tikai 2 rullīši. Profesionāliem vai tādiem ļoti normāliem aparātiem ir 4. Šiem ļoti reti, kuram modelim ir 4, sākot, man liekas, jau no 600 eiro. Es zinu, ka ir citi brendi arī, kam ir 4 rullīšu sistēmas. Bet ikdienā 2 rullīšiem vajadzētu pietikt, metinot ar tērauda stiepli, kur tas sāk apgrūtināt, ja metina alumīniju, jo tā stiepla ir daudz mīkstāk un tā sliktāk padodās caur šo metināšanas degli. Tā izskatās, te ir pat gaismu, var ieslēgt, izslēgt, un te ir tad izvēlās MIG-MAG vai ar to spoles pistoli. Man būs reāli tikai MIG-MAG. Bet tā uzbūves ziņā liekas ļoti kvalitatīvi. Tas, protams, nav nekāds ESAB, Miller vai Fronius, bet, priekš manu līmeņa metināšanas šitas ir milzīgs solis uz priekšu, salīdzinot ar šo drāņķi. Labi, es nevaru teikt drāņķis, jo es vairāk nekā gadu ar šo metinu un visāds projekts esmu uztaisījis, bet šis ir uzlabojums katrā ziņā. Aizmugurē
ir vats, ventilators, ieslēgšanas, izslēgšanas slēdzes un gāzes pievads. Atkarīgs no modeļa, viņiem bija arī citi, kur fēni apstājās, kamēr tu nemetini, un viņš ieslēdzās tikai tā, kad metina. Un, protams, pats svarīgākais ne jau tikai tas, kā izskatās, bet kā kalpo, jo tas darba cikls, te ir kas salikts, atkarīgs no sprieguma. Šis iet līdz 200 amperiem, tas knapi līdz 130, reāli neskaitās 130, manuprāt. Un darba cikls MMA uz 180, 60%. Tad kā šo uztvert, ko tas darba cikls nozīmē? 200 amperi ir šī aparāta maksimums, un tas tiek izteikts uz 10 minūtēm. Ja es metinu ar MMA uz 180 amperiem, es varu metināt 6 minūtes, un man vajadzētu 4 minūtes ļautam atzist. Bet realitātē 6 minūtes metināt no vietas, tas ir nereāli. Tas deglis, piemēram, nav tik garš, lai fiziski varētu 6 minūtes garumā kaut kur stiept to. Bet tas vispār informatīvi. Salīdzinot ar šo, uz 130 amperiem 25% darba cikls. Tātad tu vari tikai 2,5 minūtes metināt, un tev jāļauj viņam atzist 7,5 minūtes. Līdz 65 amperiem var metināt konstanti, bet, salīdzinot, tas ir daudz švakāks nekā šis aparāts. Attiecīgi visiem citiem režīmiem arī tas sarakstīts. Tā, ko es vispirms izdarīšu, es pieslēgšu aparātu. Tā, viņš ieslēdz fēnu, tad apstājās, jo viņam nav ko dzesēt. Varbūt arī šim ir tā funkcija, ka viņš slēdzās iekšā tikai tad, kad metina. Bet tā lūk, tad viss displejs iedegās sarkanā krāsā. Caur telefonu ir grūtāk uztvert to sarkano nekā īstā dzīvē. Šitā varbūt mazliet vieglāk, mazliet līdzīgāk tam, kā cilvēku acs to uztver. Bet tā, jā. Pirmais, ko es izdarīšu, ir, es ielikšu iekšā stiepli. Šis ir Monolith brands. Un izvēloties metināšanas aparātu, bieži vien nav norādīts, cik kilograms spolu tas var paņemt, bet kāda diametra. Tad, piemēram, 5 kg ir D200, jeb 20 cm diametrā. Ielikšu klāt šo. Tā. Tas ieiet tikai vienā virzienā. Kāda viņam tā gaismiņa. Diezgan niecīgi, jā. Bet, vismaz ir. Bet, protams, šī stiepla ir mazliet zem sprieguma, tāpēc, ka to attaisa vaļā ir ļoti prātīgi jāskatās, ka neizrullē, jo citādi atkal būs jātina kopā. Ja tā cilpa, galā tas āķis, to vajadzētu nogriezt nost. Noskruvējot to korķi, uzliek virsū. Un ir svarīgi, ka tā stiepla nāk no augšas uz apakšu, nevis otrādi. Citādi tas lauž to stiepli un var nolūst, vai vienkārši tas aparāts nepaņems pretī. Tagad uzlikt atpakaļ korķi. Tā, lai nenokrīt nost. Šeit rullītim ir tādas divas gropas. To jāizvada ir pa pirmo. Tā, lai tā mazliet tur iesēžās iekšā. Var mazliet ar pirkstiem pabīdīt, un tas pietiek. Tālāk var šo likt lejā, šis ir zem atspers, un pievilkt. Pievilkt nevajag pavisam cieši, bet arī ne pavisam švaki, tas ir kaut kā jānotrāpa. Ja būs pa švaku vai pa stingru, tā stiepla neplūdīs laideni. Tā ķersies, raustīsies un būs ļoti kaitinoši metināt. Tālāk paņemot degli, vajag pastīties, ka nav kaut kur kaut kāds ass līkums, tā, lai stieplē vieglāk iziet cauri. Bet tālāk, turot inčiņu pogu, stiepli tiek padot. Un, protams, nevajag skatīties šeit galā iekšā, kad tā stiepli nāk, jo var dabūt pa seju. Jā, redz, diezgan strauji. Un vēl šeit iekšpusē ir aprakstīts gan par rullīšu izvēli, gan par to, kā jāsaslēdz gāze ar masu un par spolu. Bet tas tā.
Tāpat kā liekot pie balona, vienkārši uzmauc virsū. Reduktors ir ciet, un šim jāatcerās, ka pretpulksteņa rādītāja virzienā ir ciet, un pulksteņa rādītāja virzienā ir vaļā. Šo attaisam vaļā. Jā, un mēs redzam 200 bāri, mazliet pat virs. Tā, un šeit ir 0. Metinot iekštelpās ir kādi 10-15 litri minūtē. Ārā sevišķi mazliet pūš vējš, līdz pat kādiem 20. Uzlieks kaut kur pa vidu 18. Kaut kā tā. Ieslēgšu aparātu. Tā. Un pārvaldam gāzi. Jā. Un te viss normāli, jā. Ok. Tad ko mēs ņemam? Mēs paliksim uz Synergic MIG, arī uz Mix, jo man ir argons plus CO2, pamatā argons, 2 takti un 0,8 mm stiepli. Nu, paņems 100, lai ir 100. Redzēs, kā ir. Tā, man vēl masa jāpieliek. Tāpat kā jebkurai sistēmai ieliek pagriež pulksteņa rādītāja virzienā. Tā, tagad abi ir pareizi savienoti. Paņem šīs 2 8 mm plāksnītes. Es zinu, ka 100 ampēri ir pa mazu tam, bet es tikai gribu pamēģināt. Pēc sajūtas viņš dod to stiepli par ātru. Tā, to var pamainīt. Labi, man vēl jāpatrenējās, jāpierod pie šitās jaunās iekārtas. Tad ko es varu pateikt uzreiz, cik labi, ka nav jāsiet nost tā šlāga. Aha. Citi smarži arī uzreiz metinot, nepierast. Nav tas pats, kas no elektrodiem. Tā, šī ir tā gāze, ja kas kādam interesē. Ferroline C18, pamatā argons. Jā. Jo izskatās, ka mazliet vai nu vajadzētu karstāk, tas viens, vai viņš pa daudz to stiepli varbūt dod, bet varbūt man tikai tā liekas, varbūt vienkārši karstums jāpalielina. Bet tas, ka viņš tā sprakš, tā prrrk, man liekas, ka viņš mazliet pat daudz cenšas iegrūst to stiepli. Bet labi, to es apgūšu.
instrukcija arī nāca līdzi. Šeit tā kā es to varēšu palasīt, painteresēties. Bet nu, ir jauna ēra sākusies. Bet nu, ir sākusies jauna ēra ar jaunu aparātu. Balonu rati uztaisīt. Tad es īstenībā meloju par to, ka tas ir pēdējais projekts. Nu, es nemeloju, bet es domāju, ka tas būs pēdējais, bet es par šo laiku paspēju vēl kaut ko izdarīt. Es nevarēju nociesties gaidot gāzi, un es uztaisīju Poliņam dubulto izplūdes galu, nokrāsoju melnā krāsā. Komplektā ar to, ka es izņēmu rezonātoru, ieliku jaunu skavu, tur oriģināli arī bija skava, un iemetināju jaunu cauruli pa vidu. Jā, bet tagad gan ar jauno aparātu uz citu lietu. Sevišķi tādām smalkām lietām, caurulēm. Tagad tik jāizlemj, kur to novietot. Vai nu te pat priekšā, vai tur aizmugurē. Gan jau, ka te priekšā man jau īpaši tā netraucēs. Galvenais, ka ir parocīgi. Bet jā, brīnišķīgi. Tagad tikai jāiekalibrē aparāts un muskuļu atmiņa.